Ķīnas. Viņu izskats atbilst teicienam multum in parvo, kas norāda komplektu uzbūvi ar pareizajām proporcijām un labi attīstītu muskulatūru. Страна происхождения – Китай. Мол соответствует поговорке «multum in parvo» – многое в малом, что указывает на компактное сложение и правильные пропорции хорошо развитой мускулатуры. Viņš ir ļoti gudrs, līdzsvarots, jautrs un kustīgs. Mopšu suga ir ļoti sena, un viņi ir nākuši, kā jau mēs teicām, no Ķīnas. Он очень умен, по характеру он уравновешенный, веселый и подвижный. И, как сказали, порода очень древняя и идет из Китая. Pirms 400 gadiem mopši ir kļuvuši ļoti iecienīti karaļnamos un vienkāršajiem cilvēkiem. Где-то 400 лет назад мопсы стали хорошими любимцами для королей и простолюдинов. Francijā mopši bija atzīti jau Napoleona ērā. Viņa sieva Žozefīna visur ņēma līdz savu mīluli Fortūnu. Lejoja leģendas par Žozefīnu ar savu mopša kakla siksnas palīdzību sūtīja mīlestības vēstules Napoleonam. Un tieši tādā pašā veidā saņēma atbildes no viņa. Во Франции мопсы были популярны в эпоху Наполеона. Его жена Жозефина везде брала с собой своего любимца мопса Фортуну. Существует легенда о том, что с помощью ошейника любимого мопса Жозефина передавала любовные записки Наполеону и также получала в ответ. Aplaudējam, paskatieties, cik skaisti viņš iet uz pakaļkājām. Anglijā šī suga ieguva nosaukumu Pug. Šis nosaukums ir atzīts daudzās valstīs, un tieši tā ir sastopams izstāžu katalogos. Pastāv divas versijas, kā radies šis nosaukums. Vienā no viņa nāk latīņu pagnus, kas nozīmē kulaks, kam līdzinās mopša galva. Otrā versija radusies no angļu iesaukas jautrie pētiķīši – Pug. В Англии порода получила название Pug, под которым и сегодня известно во многих странах, и именно так называется в зарубежных каталогах выставок. Существует две версии происхождения этого названия. По одной из них оно произошло от латинского слова «пагнус», что означает «кулак», на который похожа голова мопса. По другой название породно связано с шутливым английским прозвищем веселых обезьянок – «паг». Mūsu ģimenēs, kur dzīvo viens mopsis, ar laiku uzradīsies arī otrs un trešais. Mopšu saimnieki ir ļoti draudzīgi un saliedēta tauta. Viņi stundām var stāstīt par sava mīluļa bezgalīgo mīlestību un uzticību un draudzību. В наше время в семье, где живет один мопс, со временем появляется второй и даже третий. Хозяева мопсов – дружелюбный и сплоченный народ. Они часами могут рассказывать о своих питомцах, об их изобретательности, об их выражении огромных глазами маслинами, об их бесконечной любви и преданности. Un tā vēlreiz atbalstam ar aplaušiem šos skaistos suņus. Paldies liels mopšu saimniekiem, paldies visiem mūsu mopsīšiem. Paldies, jūs tiešām ļoti skaisti. Un smaidīgi. Skatieties, kā visi smaidi viņi. Nu, vai tad var nepriecāties tādu ieraugot? Spasiba. Paldies par uzmanību. Esiet gaidīt arī vēlāk, sekojiet norādēm programmiņā, kur būs vēl mūsu šodien būs 9 sugas pārstāvju suņi dažādi, ja? Pēc dažādiem laikiem, tā kā esiet visi ļoti gaidīti. Смотрите внимательно, там есть расписание, причем сегодня еще будет 9 пород.